Vai tevi interesē investēšana? Ja tā, tad cerams, esi jau abonējis investoru klubu. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai pieredzējis investors, investoru klubs ir vieta, kur apmainīties ar viedokļiem, atziņām un pieredzi investīcijās. Portālā katru dienu ir ekskluzīvas ziņas un analīzes par investīciju darījumiem. Mēs ticam, ka investēšana ir būtiska daļa, lai uzlabotu finansiālo labklājību. Tāpēc negaidi un pievienojies gandrīz 1000 citiem investoriem Latvijā jau tagad. Abonements sākot no 3 eiro mēnesī. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, esmu Investoru kluba izpildirektors. Šajā podkāstā mēs runājam par investīcijām. Par investīcijām mēs runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investīciju jomas ekspertiem un cilvēkiem, kurām ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr man ir jāpasaka atruna, ka nekas šajā epizodē runātais, podkāstā runātais, ne tikai šajā epizodē, bet visā podkāstā runātais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats domā ar savām galvām un paši uzņemies riskus par savām darbībām. Šodien mums arī ļoti interesanta epizode. Protams, man gribās teikt, ka visas epizodes mums ir interesantas, jā, bet šodien mums ir ļoti interesanta epizode tādā ziņā, ka mēs tieši video formātu podkāstu šo visu tā teikt sēriju, ja no audio formātu uz video aizgājām, un pirmā sērija mums bija toreiz ar Kristapu Moru, un tad mēs arī parunājām vairāk par kriptovalūtām, par kripto varbūt īsumā tā saucot. Un tagad ir pagājuši diezgan daudz sērijas, un atkal mēs pie tā atgriežamies. Bet šoreiz pie manis ciemos ir Artūrs Garais. Sveiks, Artūr! Sveiki! Artūrs ir AirBaltika Web3 projektu vadītājs. Pareizi pateici, jā? Jā, tieši tā. Jā, un ar Artūru mēs parunāsim šodien par kripto, par NFT, par varbūt Artūrs palīdzēs kaut kādām savām spekulatīvām pieredzēm vai kaut kādiem tam līdzīgiem, kāds tam visam ir potenciāls, kas ir plēnīs, ja man te arī ir uzlīme atnākusi ar tiem. Un tad vienkārši virzīsimies pamazām cauri tam visam lielajam, plašajam tematam, kas ir un kāpēc arī viņš ir tik ļoti aktuāls, un kāpēc arī gribēs ar tevi aprunāties, jo pēdējos 2 gados pasniedz arī pieaugušo apmācības Latvijas universitātē tieši par akciju investīcijām, un tad studentiem parasti iepazīstoties jautāju, vai ir kaut kāda pieredze investīcijās, un ja ir kāda. Un apmēram puse atbild to, ka pieredzes nav, ja neskaita kripto. Un tie cilvēki sākot no 25 gada līdz 60, 65, kādam varbūt 70, tā kā visā plašajā spektrā, tas ir tik ļoti kaut kur iesēdies, bet tāpatās mums tajā publiskajā telpā, noteiksim, tradicionālās finanšu iestādes nav super priecīgas par šo visu, tā varbūt maigi sakot. Es pats arī neesmu bijis īpaši aktīvs dalībnieks, lai gan jāpasaka papildus atruna mazlietiņu bitkoina man ir. Jā, citur es neriskēju vēl tālāk iet, bet tas kaut kādu brītiņu ir. Bet maz, jā. Tā kā kaut kāds viens mazais pirkstiņš iemērkts, jā. Un tāpēc būtu labi vēl vairāk par to visu parunāt. Bet varbūt pirms mēs sākam ķerties klāt kaut kādām tur dziļākām tēmām, varbūt mazliet iepazīstini ar sevi, kā tu vispār esi nonācis šajā jomā un ar ko tu nodarbojies šobrīd un tavu ceļu, īso dzīves gājumu. Jā, tādā īsumā īstenībā ļoti interesanti, jo man liekas, es esmu arī viens no tiem cilvēkiem, man liekas, ka ļoti liela daļa no kripto saistītiem cilvēkiem ir tādi, kas pilnībā ir pārslēguši savu profesionalitāti, jo pirms tam es dzīvoju ārzemēs, Anglijā, dzīvoju gandrīz 8 gadus, strādāju kompānijās kā Amazon, Caterpillar, tātad 2 lielākās kompānijas savās industrijās. Jāsaka, arī ir bijuši akcijas, kaut arī es neesmu akciju cilvēks, bet par cik strādāju, tur bija opciju iespēja. Un tad strādāju tur, kaut kādā 2017. gadā es veicu savu pirmo kripto pirkumu. Bet tas bija... Pīķi tieši vai... Tas bija gandrīz pīks, jā. Es esmu vairākas reizes trāpījis augšā. Tā kā es esmu labi gan apdedzinājies, gan uzzinājis lietas. Bet es tagad tā skatoties apakaļ, es biju sen jau īstenībā dzirdējis par kripto, par bitcoin. Ko, ja nemaldos, kāds 14. vai 15. gads, jo es biju ar datoriem, joprojām esmu uz tu.
un visādās spēlēs, un kur tik ne, Mirts bija agrāk tāds kanāli, ja. Un tur visu laiku kaut kas notikās ar to BTC, to tikeri, ja, un tad es tur īsti tā nepievēršu uzmanību, un tad, 17. gadā es jau sāku lasīt vairāk, kāds ir iespējas kaut kāds ekstra peļņas internetā, tīri arī tā, izklausās tā bišķi stulbi, ja, ja zini, googlē un kā nopelnīt naudu, ja, bet, es tagad šobrīd sešu šeit, ja. Kurš ir rakstījis, jā. Tieši tā, un tad tur izlēc, jā, kripto, tad es sāku meklēt dziļāku informāciju par Bitcoin, kā tas strādā, kāda ir tā, teiksim, tā jēga, ja, centos saprast, vai tas ir tīri tā spekulatīva vai ne. Un tad es sāku iegādāties kriptovalūtas, ICO tajā laikā vēl bija populāra Initial Coin Offering, ja, kas šobrīd ir tāds slikts vārds, ņemot to lielo pieredzi, ja, un tagad arī tieši nesen, tagad Celsius Network bija tāda ļoti liela platforma, es tur arī biju iegādājies ICO, un tagad viņam Chapter 11 jau iet jau cik ilgu laiku, un tagad beidzot jau atsūtīja daļiņu no tās summas, kas tur bija ielikt. Man arī noveicās, ka pirms tam jau bija kaut kas izņemts, bet tur tās situācijas visādas ir. Un tāpēc saku, ļoti daudz ir pieredzēts, tad pilnībā pārslēdzos vispār uz kripto pasauli, Web3 pasauli, teiksim. Ne tieši kā investīcijas, protams, kaut kāds savs portfels man ir jau ilgu laiku, arī turpina piepirkt klāt, bet vairāk uz izstrādi, projektu vadīšanas, communication building, tur visādas tādas features, kas ir saistīts ar to tehnoloģiju pašu, nevis, teiksim, tikai spekulatīvo pusi, kur investīcija. Ļauj pajautāt vienu tādu, negluži muļķīgu jautājumu, bet es tā skaitā līdz galam saprotu, ko nozīmē, nevis saprotu, bet nezinu līdz galam, ko nozīmē Web3, ja, un es pieņemu arī mums daļa klausītāju ir dzirdējuši tādu stilīgo vārdu, viņi varbūt tāds konservatīvāki ieguldītāji vai citu skatījumu, citu zināšanu līmeni. Varbūt pastāstīt, kas ir Web3, kas tajā ietilpst un ar ko tas parasti tiek saprasts. Jā, Web3 tas tā trešās paudzes internets. Mēs esam šobrīd piedzīvojuši divus internetus. Pirmais bija tas, ka mums bija vienkārši caur modēm pievilktie vadi, un mēs tur varējām lasīt ziņas. Ja? Tad tālāk mums bija internets, kur mēs varējām paši kaut ko likt iekšā, dalīties bildes, ko mēs šobrīd arī īstenībā darām. Un tad trešā paudze ir tas, ka mēs varēsim tos datus, ko mēs liekam šajā internetā, mēs viņiem varēsim būt īpašnieki. Reāli pēc datiem īpašnieki, ko sniedz arī šī blokķēdes tehnoloģija. Protams, tur ir vēl daudz jaunas iespējas kā monetizācijas, ja pirms tam mēs, teiksim, Instagramā, teiksim, ielikām kādu bildi, ja, tad šo royalties, teiksim, šo autoru tiesību kaut kādu daļu, ja pārsvarā saņem šīs lielās korporācijas, tad tagad būtu iespēja tāda, ka tu vari pārdot šo kādam citam cilvēkam un saņemt jau šo procentu katru reizi, kad notiek pārdošana. Kas arī ļoti interesanti, jo Instagrams, viņi bija kādu laiku palaiduši ārā šo iespēju, ko daudz cilvēku nemaz nezināja un nemaz neizmantoja. Tagad viņi ir izslēguši, bet viņš reāli strādāja kādas 7-8 mēnešus. Un bija cilvēki, kas to mēģināja darīt, bija, kas kaut ko pārdeva, kaut ko arī nopelnīja, bet tas vairāk bija tādā veidā, kur saprast, vai tas varētu būt kā kaut kāds nākotnes tāds sociāla tīklu, teiksim, monetizācijas iespējas tieši priekš kreatoriem. Kas, šobrīd, pēc cik viņš nav ieslēgts vairāk, viņi noņēma, es nezinu, kāda būs tālākā attīstība, bet, kā viņi paši teica pēc noņemšanas, ka viņi turpina strādāt pie tā, viņi redz kaut kādas iespējas, tad jau redzēsim, kas varētu būt tālāk no tā. Ok, super interesanti. Bet labi, tu šobrīd nodarbojies ar Web3 projektiem, ja, un iekšā Air Baltica, ja, tad tas ceļš atnāca no Anglijas, pat taisno šeit jau bija uz Air Baltica vai kaut kur vēl citu? Jā, bija arī visādi citi projekti, joprojām ir arī, es arī paralēli palīdzu startupiem, vairāk tādiem ļoti jauniem startupiem, saprast vispār, vai, piemēram, tas jautājums, kas šobrīd ir, ja mēs skatāmies vispār uz investīcijām, tad ir ļoti daudz, vismaz 2022. Gadā, kad vēl mums šis tirgus bija kolosāls, ja, tad tās investīcija kapitāls, kas nāca iekšā startupos, bija, neaptverams. Visiem, kuriem bija Web3 vai kripto rakstīts, saņēma savu miljonu un, ja ne 5 un 10. Jā, jāpieliek klāt. Jā, tagad ir jā. Un tad bija tāds daudz kompānijas joprojām ir, un es viņiem cenšos palīdzēt, vai vispār ir tā jēga no blokķēdes. Jo daudziem ir tāds arī interesants uzskats, kad visu vajadzētu darīt uz blokķēdes, bet šobrīd ir arī daudz tādas lietas, vismaz manā personīgajā skatījumā, ko mēs varam izdarīt bez blokķēdes palīdzības, daudz ātrāk un efektīvāk nekā izmantot blokķēdi un tad iet cauri visām tehniskajām problēmām un arī šiem pašiem cilvēkiem likt saprast, hei, jums ir jāsāk mainīt savu domāšanu. Kad pēkšņi tagad tas, ko tu liec internetā, tu varēsi viņu sākt pārdot, vai arī tās pašas mūsu lojalitātes kartes, ja pēkšņi tavu lojalitāte ir aktīvs. Saka, kas tas tāds, ja? Ka tu varēsi pārdot savu lojalitāti vai iedot kādam citam cilvēkam. Tas ir pilnīgi, tāds pārāk, manā skatījumā šobrīd vēl vismaz pārāk daudz prasīts no tā paša patērētāja, ja mēs gribam ieviest, teiksim, tik nenormāli liels izmaiņas. Jā.
Jā, bet tad es piekrītu. Jā. Tas droši vien tā kā iepriekš kaut kādas laikos ir bijis, un tu jebkuru lietas vārdu klāt klaudi, jā, un tad, vai labi, tagad lietas mākslīgo intelektu, bet ne visam ir jābūt, un ne visi to tiešām dara, bet tikai tāpēc, lai pacelt kaut kādu. Bet jā, un startup droši vien arī ir tādi, kas uzliek vienkārši tikai tāpēc, ka tas varētu palīdzēt kaut kur tikt priekš, bet neviens jau arī nav muļķis investoru pusē, vai ne? Tieši tā, bet te jau arī tas jautājums ir, viena lieta ir tā aizmugure, kur notiek šīs visas kapitāla investīcijas vai eņģeļa investīcijas, bet, ja mēs tā runājam, teiksim, investoru klubu ieskatos, tad pārsvarā tie visticamāk varētu būt tādi parastie patērētāji kā mēs, kas mēģina investēt. Jā. Un tad viņiem, diemžēl, šīs zināšanas vai sapratne ir daudz mazāk, jo vienkārši tā informācija nav tik pieejama. Un tad arī, protams, rodās daudziem. Es domāju, ka joprojām ir arī tāds uzskats, ja, ka kripto ir ļoti riskanta investīcija arī šodien. Kaut arī mēs redzam, ir daudz regulācijas par labu jau ETFs un OTT, bet tāpat tas viss jau iesēņojās, un tad ir daudz grūtāk, teiksim, arī cilvēkiem pašiem pāriet uz tādām jaunu investīciju iespējām. Teiksim. Jā. Plašākai kripto tēmatu pieskārsimies, bet pastāst vēl arī par, es iesāku jau teikt par plēnīs, pastāst, kas tas ir, kad tas ir dzimis, kāds ir nolūks un kas tas ir, ko to var izdarīt? Jā, teiksim tādā, es vienmēr saku tā, mēģināšu teikt, cik vienkārši vien var, bet vienmēr mans teksts mainās. Jo es pēc laika saprotu, ka varbūt kaut kas nebija tik vienkārši. Bet kā man liekas, tā ir tāda jaunās ģenerācijas lojalitāte, kurai vislielākās iespējas ir tas, ka viņa ir pārsūtām citam cilvēkam. Respektīvi, ja viņa ir pārsūtām, tad viņa arī var iegādāties no kāda cita cilvēka vai pārdot kādam citam cilvēkam. Protams, tie benefiti, kas viņai nāk, tur ir 20 punkti dienā, tur ir biznesa klāsa upgrade vouchers pēc 10 lidojumiem, atkarībā cik daudz tev plēnī ir, arī var iegādāties īstenībā pirmo reizi ar Baltikā dēļ šiem NFT var iegādāties VIP status uzreiz pataisno 25 plēnīs nopērkot. Un ir jau gandrīz 70 pār cilvēkiem, kas īstenībā ir tā iegādājušies augstāko statusu. Nevis, lai nodot 60 reizes, bet uzreiz iegādājās. Jā. Man iedeva ideju, tā ir labi. Bet pastāst vēl, jā. Tas jaunais princips ir tas, ka, ja tās vecās lojalitātes, nav tā, ka mēs tagad ejam prom no vecās lojalitātes, kāda mums ir bijusi, jo šis ir tāda ļoti liela pilota programma, kur mēs tagad testējam, mēs redzam rezultātus. No rezultātiem var jau minēt, kad viņš iznāca šai plēnī jau tā publiskajā vidē ar reālu produktu, iznāca 24. oktobrī, palaidām mēs paši plēnīs 4. oktobrī, bet tieši šo te benefitu krāšanas platformu un visus šos te plusus tie iznāca 24. Un tas jau ir gandrīz 2 gadi mums šobrīd nāk jau, un mēs pagājušo gadu jau redzam ļoti labs rezultāts, kad pateicoties šādai lojalitātes programmai, mūsu iepriekšējie, šie te lojālie biedri, kas bija parastajā lojalitātes programmā, jau ir lidojuši 3 reizes vairāk nekā pirms tam. Tad, respektīvi, lielāka ienākuma no šī. Jā, liela jēga to darīt. Tieši tā, un tad mēs vēl redzam, ka mēs esam piesaistījuši jaunus klientus. Es pats zinu personīgi no daudzām konferencēm, kuras es bijis, kuras es satičs mūsu šos te holders saucamos, Es esmu saticis daudz cilvēks, kas no Finēra augstākā līmeņa pārnākuši uz Air Baltica, dēļ NFT. Un tas tāds, ok, interesanti, bet mums tas, teiksim, no kompānijas viedokļa, mums tas ir ekstra ieņēmumi. Protams, bet tā ideja, protams, tur varētu ļoti tālu izplūst, ko mēs gribam izdarīt, bet tādā vienkāršā gribās izveidot tādu foršu Eiropas traveling club, kur ir iesaistīti cilvēki, kuriem patīk ceļot, kuriem patīk tehnoloģijas, kur kaut kā saistās, nezinu, vai ar kriptovalūtu, vai arī kaut kādu networking features, tādi, es teiktu, mūsu tās galvenais tāda mērķa auditorija, ko mēs arī šobrīd redzam. Protams, mums arī ir cilvēki, teiksim, kuri nav nevienā no šīm kategorijām, bet vienkārši, teiksim, nopirkuši plēnī, jo es nezinu, viņam varbūt patīk dizains, vai viņam patīk tā ideja, vai kaut kas tam līdzīgs. Tāda mums arī ir. Bet tā pilnā ideja visam šim ir tokenizēt visu lojalitātes programmu. Ko tas varētu tādā vienkāršā veidā nozīmē tas, ka Air Baltica punkti būtu kā tokeni, kurus tu varētu, piemēram, aiziet uz Rimi un maksāt ar Air Baltica punktiem, bez visas šī, kas ir bijis pirms tam, piemēram, tur kādas sadarbības, kādu banku, un tad tu var izmantot punktus, bet šeit punkti varētu būt kā īsta valūta. Respektīvi, tu eji visur, kur vien var norēķināties ar kredītkartēm, tu maksā ar Air Baltica punktiem. Vienalga kāda valsts, jebkur, kur pieņem šis aparāts, tu varēsi norēķināties. Un tā ir tā lielā ideja, bet tu atkal tāpat kā plēnīs, mēs bijām pirmie, kas vispār kaut ko tādu izlaida.
Un tagad, ja mēs Sekotāji ir jau. Lufthansa ir ārā, tagad Etihads ir ārā. Mēs redzam, aviācija iet tur iekšā. Un ja mēs nerunājam tikai par aviāciju, tad mums tur ir Starbucks, Nike, tās kompānijas, kas tur ir vienkārši crazy. Bet, ja mēs runājam par to visu tokenizāciju, nu, tad tas ir vispār. Ja šis bija tāds, man liekas, būs ļoti interesanti, kā to mēs varam dabūt un kas kā. Un nav jau arī tas rožas stāsts, būsim reāli. Ja? Tur ir daudz tādas lietas, ko mēs nevarējām apsvērt, ja? Jo nebija uz kā paskatīties. Tāds use case nav, ko mēs taisam. Ja? Un arī kaut kādas lietas mēs iemācījām, kaut ko mēs pamainījām, bet, man liekas, jebkurā produktā tā ir jābūt. Protams, jā. Tev ir jāmaina lietas, ja tu redz, ka kaut kas nav un UTT, bet... Es ticu, ja tu dari kaut ko, kad jau viss ir izmēģināts, izpētīts, tad nebūs nekāda novitāte, vai ne? Tieši tā. Nē, labi, ja mēs tā ņemam tādu Latvijas līmeni, teiksim, par kaut kādu Ameriku, tad mums vēl ir tā iespēja, tur gada vēlāk izlaist to, un tad arī šeit aktīvi notiek lietas, ja? Organizējot investoru festivālu, mūsu mērķis katru reizi ir radīt tādu atmosfēru, kur tiešām neformālā gaisotnēs investoriem satikties, smelties iedvesmu jaunām investīcijām un pārdomāt, vai ir iespējams kā labāk pārvaldīt savas pašreizējās finanses. Nemitīgo pārmaiņu kontekstā šajā gadā fokusēsimies uz izaugsmu, tostarp kā investoram adaptēties mainīgajiem tirgiem. Pirmie viesi jau ir izsludināti. Starp runātājiem būs Matijas Valander no Igaunijas, Inga Bolukamini, Valters Vestmanis un citi. Dodies uz investorklubs.lv sadaļu pasākumi un rezervē savu vietu jau tagad. Bet, ja tu vēlies dalīties savā investīciju pieredzē, raksti uz redakciju@investorklubs.lv. Bet tik jaunā, man liekas, tehnoloģijā, jo pagaidām ir daudz problēmas. Kaut arī tās tehnoloģijas ir, man liekas, ļoti advancētas, un mēs redzam arī, ka centrālbankas strādā pie tā, lai būtu līdzīgas blokķēdes tehnoloģijas viņu centrālbanka digitālās valūtās un vēl citos ārējos produktos, ne tikai valdībās. Tad, kas ir baigi svarīgi, ir tas, ka tieši no tehniskās lietotāja puses ir ļoti sarežģīti joprojām to izmantot. Protams, tagad ir jauna veida, kā mēs to varētu paslēpt, teiksim, visu šo te kripto maciņus un visas tās lietas aizmugurē, ka cilvēks to nekad neredzēs, ja backendā. Bet atkal tās paprasa ļoti daudz darba no kompānijas, tātad IT resursi, investīcijas, tad arī, protams, drošības aspekts, ja. Tā kā, ir ļoti daudz tādu key punkti, teikšu, kur ir kārtīgi jāpiestrādā un jāizvērt tās iespējas. Un arī, ja mēs, piemēram, skatāmies to tālāk, kāds varētu būt, piemēram, tas biznesa modelis, ja tiem punktiem, kurus mēs varētu tur visu kaut kur tērēt, atkal tāds ir kaut kādā veidā jāizrēķina. Jo tie tāpat būs kaut kādi pieņēmumi. Jo mums nav arī atkal uz ko paskatīties. Cik tur varētu tērēt, kāds būs tās monetizācijas iespējas, jo šobrīd ir Baltika punkti, ir Baltika punkti. Tiem nav kaut kāda, teiksim, biržas vērtība, kur tu var aiziet viņus pārdot. Un tad atkal nāk tāds jauns prospekts. Un vislielākais jautājums, kas arī no plēniem īstenībā atnāca, vismaz manā prātā, ir tas, ka tajā brīdī, kad cilvēks, teiksim, maksā par lojalitāti, jo plēnīs ir jāiegādājās, tad bišķi nāk prātā investīcijas. Jo parasti mums ir tā, kaut ko iegādājies, nezinu, Rimī, tev ir pa brīvu kārti, ir Baltika punkti, tev arī pa brīvu, ka tu lido tur 1 eiro, 1 punkts, bet šeit tev ir jāiegādājas, un tad tev uzreiz tāds Man te uzreiz nāk citi piemēri prātā, tas klasiskās investīciju pasaules viršiem arī ir nopērts 100 akcijas, un tad var pieteikties akcionāru lojalitātes kartē, pašam tāda ir atrunā, pašam tāda ir, un tad... Es laika gaitā esmu kļūst par tādu ritīgo vēstnesi. Es, protams, izmantoju visus labumus, ko var, bet, ejot arī citiem stāstot, es saku, zināšu, tāda iespēja ir, un tur 30% ir atlaide burgeriem un kafijiem, tad, kad iebrauc ar ģimeni nopirkt visiem paēst viršos, tad 30% atlaide ir normāli labumiņu dod. Jā. Un tas pats arī, es zinu, ir viesnīca ķēdes, piemēram, Accor, vai Acor, saucās, kur ir visi tie Ibis un Novotel. Riksos arī no kurortiem ir, un tur, manuprāt, bija, vismaz agrāk bija tās nosacījums, ka jānopērk ir vismaz 10,000 laikam akcijas, tad tu tiec zelta statusā uzreiz iekšā. Tāds, tur diezgan daudz bija jāpaliek naktis, lai to tur savāktu. Un es domāju, tas caur to noteikti pēc sarsavas pieķērs kaut kādas bija, kaut kādas viņas tur izmantojis, un tad es tajā lapā atgriežos, pastīties salīdzināt ar bookingu, vai var kaut ko labāku dabūt un interesantāku. Mums tas arī ir tā īstenībā, tas strādā. Daudz cilvēku arī, ir tie vēstneši mums arī tieši par plēniem. Jo ir ļoti sarežģīti izstāstīt vispār, kas tāds ir, Tad nodara tā, ka cilvēkiem ir tā pieredze un benefit. Un kas arī vēl bija ļoti interesanti īstenībā priekš pašiem plēniem, tie biznesa klāsts upgrade voucheri, ko mēs dodam pēc 10 lidojumiem, tie cilvēki varēja izmantot ne tikai sev. Tu varēja upgradeot jebkuru citu cilvēku.
Un mēs redzējām cilvēkus, piesaistījām tieši arī jaunus klientus, jo cilvēkiem bija iespēja izbaudīt to biznesa klasi. Nu, okay, es zinu, ka tā Latvijā ir runa par to, vai ir Baltikam ir biznesa klase vai nav, ja? Bet būsim reāli. Mūsu platuma grādos, man liekas, tā ir biznesa klase un viss tur ir kārtībā. Ja? Bet tāpat tas bija tas veids, kā mēs varējām piesaistīt kaut kādus viņu draugus vai ģimeni. Un tad nākamo reizi, kad viņiem būtu tā pieredze, tad visticamāk būtu lielāka iespēja, ka viņi izvēlēsies tieši mūsu, nevis tur, piemēram, nezinu, Raineru vai Vizēru vai kādu citu. Jā, tā ir. Bet, par šo man skaidrs, es galveno secinājumu guvu to, ka man ir jāizpēta benefiti, un mazliet viņi jāapskatās, neteiktu vairāk. Bet varbūt mēs varam pieķerties ar tādai, plašākai tai kripto tēmai un varam caur kaut kādiem iziet vienkārši pamatiem un pēc tam virzīties caur to, kas viss ir bijis. Un es domāju, varbūt, ja tu varētu no tādas skatu punktu noteikti to pašam bijuši neskaitāms tādas sarunas vai tur vecmāmiņām vai draugiem, onkuļiem, tantēm, vēl kaut ko. Viņi prasa, kas tas tāds īsti ir, un tad varbūt var arī ieskatīt, kas vispār ir, tu noteikti labāk zinās, no kuras pat puses iesākt, ja, bet, ja tev būtu savai vecmāmai jāpastāsta no kuras puses, kur tas viss sākās. Labi, varbūt ne vecmāmai, varbūt onkulim, jā, tur vecmāmai varbūt bieži vien pat vairs negrib dzirdēt tas jaunās lietas un saka, tu man neaizpild smadzenes, jā. Bet varbūt onkulim, kuram varbūt patiesi interesē, bet viņš neko tajā jomā nesaprot un vispār varbūt nesaprot, kas ir kripto, no kura puses sākt un kā tu to pastāstīsi. Labi, tad tādā sākumam šim jautājumam nav laika ierobežojumi. Nē, ja nav, tad vispār mēs te visi var aiziet uzpīpēt vai ielēt kafiju un varam sākt tādu nopietnu 10 stundu maratonu. Tāfeli izlaiž ārā un sāk rakstīt. Bet ja tā vienkārši, man liekas, ka ir galvenais saprast, ir tādas divas lietas, man liekas, vispār, ja mēs runājam par šo te nākotni. Jo kriptovalūtas kā tā, tas, man liekas, ir viens no svarīgiem punktiem, lai mēs pilnībā digitalizētos. Jo, tā, cik mēs šobrīd, vismaz es varu saprast, skatoties World Economic Forum vai vispār visu, kas notiek pasaulē, mēs cenšamies digitalizēt pēc iespējas vairāk lietas, jo, protams, arī tur aizmugurē ir ļoti daudz naudas. Ja? Tas pārsvarā varētu būt viens no tādiem galvenajiem punktiem, kāpēc mēs to ejam, ja? Jo mēs daudz ko arī zaudējam no reālās pasaules. Bet ir jāsaprot to, ka mēs ejam uz to digitalizāciju, un tad mums ir vajadzīgs, teiksim, kaut kāds veids, lai mēs varētu veikt norēķinus digitāli, lai mēs varētu pierādīt noteiktas lietas digitāli. Un tad pārsvarā šeit nāk iekšā kriptovalūtas, jo viņas ir balstītas uz blokķēdi. Un tātad šī te blokķēde ir tā, teiksim, atvērta grāmata, kurā mēs rakstam, nezinu, vai tās ir transakcijas, kāds cilvēkam ir pārsūtījis kaut ko, vai arī tas būtu tas pats NFT vai kaut kas tam līdzīgs. Un šī grāmata ir pieeja jebkuram cilvēkam. Protams, mans onkulis vai oma nespēs to izdarīt noteikti, jo viņi nebūs tik advancēti datoros un iet mājaslapās un UTT, bet idejiski tā pieeja ir. Protams, ir arī ķēdes, kuras ir ļoti privātas, kuras arī speciāls ķēdes, kas tiek veidotas, teiksim, visādiem citādiem risinājumiem, priekš bankām, arī ir ķēde, priekš travel industrijas nāk šobrīd ļoti aktīvi ārā. Un šīs te ķēdes būs tas galvenais uzturs, lai strādātu šīs programmas, piemēram, aplikācijas, tāpat kā Planey, respektīvi, lai Planey strādāt, mums ir vajadzīgs Ethereums, jo viņš ir balstīts uz Ethereum blokķēdes. Un visi šie solution, vienalga, kāda šie solution būs. Jāsaprot to, ka, ja šie solution tiks izmantot lielākai pasaules daļai, tas nozīmē to, ka būs pieprasījums katrā no šajām izmantotajām blokķēdēm. Un ja ir pieprasījums, tā tad mēs arī varam skatīties uz to, ka šī cena agri vai vēlu, protams, jāstāsta, vai šīs ķēdes monētas, teiksim, ir limitētas vai nē, jo tas arī var ietekmēt lietas. Idejiski, jo vairāk mēs pārslēdzamies un izmantojam šos tīklus, jo vairāk būs pieprasījums, un tad arī idejiski cilvēkiem būs jāpērk šīs kriptovalūtas, lai viņas izmantot, lai uzturētu šo tīklu vai savus servisus, un tā tad idejiski viņiem vērtība varētu celties. Tas tā no investīcijas skatu punkta. Bet no tehnoloģijas skatu punkta blokķēde mums ir vajadzīga, kā jau minēju, pārredzamības, lai mēs varētu uzticēties, jo šobrīd ir ļoti daudz lietas, kur mēs daudz ko nezinām, tās pašas vēlēšanas vai ziedojumi, kas ir ļoti aktuāls tēmas, kur šī nauda aiziet vai kas par ko ir vēlējis. Ja? Blokķēde šādas ļoti liels problēmas var atrisināt. Protams, tur ir jautājums, kāpēc tas vēl nav ieviests, tā ir cita lieta, bet idejiski mums ir ļoti izdevīgi izmantot šo tehnoloģiju. Mēs skatāmies no bankām. Ja? Mums ir
pasaulē ir ļoti liels procents cilvēku, kuriem nav pieejama banka. Jo tev ir jābrauc uz kaut kādu vietu un jāpiereģistrējas pārsvarā Āfrikas reģionos, teiksim, ja. Tad var bloķēt jebkuram cilvēkam, kuram būs pieeja internetam vai telefons, vai paņem no kaimiņa telefonu, tu izveido savu kontu un tu vari transakcēt. Un tu vari transakcēt tur 5 sekundēs. Tagad internacionālajie transferi tur 3 dienas, ja, un tu samaksā vēl par to nenormālu naudu. Tad var bloķēt, tu vari to izdarīt daudz ātrāk. Un atkal, tas ir viens no pielietojumiem. Ja tiek izmantot šāds pielietojums, respektīvi uzreiz vajag šīs te ķēdes tokenu. Un tad idejas, ka mēs veicam pieprasījumu, un tālāk jau cenas atkal ceļās. Un tiešām tur tās iespējas, ko tur var darīt, ir nenormāli daudz. Es pats vēl es neteiktu, ka es esmu baigais eksperts, ja, jo katru dienu mums iznāk vēl jauna solution, pa ko es pat nekad nevarētu aizdomāties. Ja, kas ir vienkārši tāds nereāls lietas, kas man likās, kāpēc tā vispār vajadzētu būt. Tas pats royalties priekš content creatoriem. Jā, es saprotu, tas ir biznesa moduls un YouTube tāpat ir ļoti nenormāli liels monopols un pārsvarā cilvēki cieši no tā, protams, var nopelnīt, bet idejas, ka ja viss būtu sakārtots, kā tam vajadzētu būt sakārtots, tad lielāko daļu saņem tas pats creators, piemēram, kā jūs, ja, šajā gadījumā, ja. Nevis tur platforma, kurā ieliek, kas arī ir ļoti interesanti. Un tur tas iespējas tiešām ir nenormāli daudz. Ja tas pašs, piemēram, mēs par Baltiku var tā atgriezties, ir tas, ka, piemēram, tās avio biļetes, ja. Mēs reāli varam izdarīt tā, ka cilvēks varēs nopirkt avio biļeti un pārdot viņu otrreizējā tirgu, ja viņam viņa nevajadzēs. Vai arī, piemēram, man jādodas Barcelona, obligāti tur jātiek. Reiss ir pilns, pateicoties NFT, kāds cilvēks ir ielicis savu biļeti, ka viņš, labi. Es varu arī neaizlidot, ja? Es ieju tieši tā, es ieju otrreizējā tirgu un iegādājos šo biļeti. Air Baltics atkal saņem savu procentu, arī otrreizējā pārdošanā, un visas puses būs apmierināts. Un tādas iespējas ir ļoti daudz, tie pašiem hoteļiem, jebkam, ko mēs varam tokenizēt, ir tādas iespējas. Ok, es sapratu, jā, un labi aiziet atpakaļ pie tās investīciju tēmas, un tad, jā, labi, ka šeit paša plēnīs gadījumā tur izmanto Ethereum, kā to bāzi, un jeb apakšā to motoru, ja, kas palīdz to visu nodrošināt. Bet tur tas jautājums ir tāds, ka, kāpēc, lai viņš, es saprotu, šobrīd viņš aug, es saprotu, kāpēc aug piepriežas lielāks nekā piedāvājums, tas jebkurā lietā tā ir. Bet kāpēc nevarētu tapt, Ethereum 2 vai 15, jā, un vienkārši tādā veidā, lai neaug tur cenas, jo šāds jautājums noteikti tāds daudz ir dzirdēts, tā jau ir atbilde gatava. Jā. Īstenībā jau ir tādi ļoti daudz Ethereum. Un, ja mēs šobrīd vispār skatāmies par to pašu Ethereum, tad šis nav reālais Ethereum. Īstais Ethereum ir Ethereum Classic, kurš, dēļ. Šeit ir tas jautājums, tāds ļoti svarīgs jautājums ir, kāpēc arī vispār kriptovalūtas ir ļoti interesants, ļoti lielai pasaules daļai, jo, tur ir tā ideja, ka tur varētu būt decentralizācija. Bet ir vērts pieminēt, ka Ethereums nav decentralizēts. Un ja mēs vispār tā izstāstītu decentralizēts un centralizēts, tad centralizēts ir viss tas, kas mums ir šobrīd. Banks ir centralizēts viena individu, teiksim, kontrolē, iznākumu kaut kādam servisam, jā. Un tieši tāpēc arī nevar būt uzticība. Jo, tu nevari verificēt, ka tiešām iekšā notiek pareizās lietas, teiksim, ja mēs runājam par finansēm vai par kādiem citiem jautājumiem. Un tad to decentralizācija, tā ideja, ka viss šie tiek izkaisīts apkārt pa pasauli, tas arī var būt mājās cilvēks, kurš uztur šo tīklu vai kaut kur citur. Un tas palīdz vairākās lietās. Piemēram, nevar būt 51% uzbrukums, ja? Kad, piemēram, ja mēs tagad zinām, ka Svetbankai hosting serveris, teiksim, pat blakus kaut kur adresē, tad viss uzbrukums būs tur, un mēs izslēdzam Svetbanku. Un viss. Un cilvēkiem nav vairāk naudas, ja? Uz kaut kādu noteiktu laiku, ja? Ar kripto, to nevar, ar Bitcoin to nevar izdarīt, šobrīd vismaz. Jā, visai pasaulē izslēdzas elektrību, ja? Tas jā, bet ja izslēdzas elektrību, tad arī mūsu fiat eiro vispārējais arī nestrādās. Tas, kas makā bankotīte, jā. Tur pilnīgi vienalga kāda valūta, tev jau vairāk ir. Tad jāatgriežas pie barteru. Kas tev ir piens, siers vai kas, tad tas būs forši. Bet tas ir viens plus, un otrs ir tas, ka tā decentralizācija, kad tu nevari veikt šīs te manipulācijas. Kas, vismaz cik es esmu saskāries, es varu tā teikt, ka ir ļoti daudz manipulācijas. Arī tajā pašā kriptotirgu, stock marketā, you name it, visur manipulācijas diemžēl ir, jo tāda opcija pastāv. Un tad tā ideja ir izslēgt viņu. Bet, tuvāk decentralizācijai manā uzskatā tikai viena monēta,
Tas ir Bitcoins, pārējais viss tas pats Ethereums. Tieši tāpēc ir šis te Ethereum un ir iepriekšējais Ethereum Classic, jo, vajadzēja pagrūst atpakaļ šo te kodu un izveidot forku, teiksim, tā kā atdalīt šo jauno ķēdi, lai būtu Ethereums, jo, tur būtu cilvēki investori, būtu zaudējuši naudu. Tas parāda to, ka tas atkal ir centralizēts un arī, piemēram, Ethereum tīkls lielākā daļa no šiem te tīklu uzturētājiem, stakeriem, agrāk tā bija rakšanas monēta, tagad ir staking, lielākā daļa no šiem te masternodes turētājiem, ir balstīta Amazon Web Service. Tad, ja mēs noņemam, teiksim, Amazon Web Service, tad arī loģiski, ka tā ķēde pagrūs kaut kādā brīdī. Bet ir ļoti daudz tādas Ethereum arī līdzīgas monētas. Mums ir Avax ir ķēde, ir Solana ķēde, ļoti daudz ir šādas te blokķēdes. Bet katrai kaut kāds bišķi savādāks. Bet, Ethereums, kāpēc viņš ir tur? Tāpēc, ka, Vitaļiks Buterins, kas ir šis izveidotājs, viņš pirmkārt ir ļoti interesants kā personība. Tas personības kults, un Ethereums tā realitāte arī pārsvarā šobrīd ir visvairāk izmantotākais. Jo uz Ethereumam ir tāda ERC tā kā comparable, tā kā, teiksim, ja tev ir tādā vienkāršā valodā, teiksim, es nezinu, tev ir kaut kāds, pieņemsim, ka tev ir brīvā laika apavi, un to arī brīvā laika apavas var izmantot skriešanai un nezinu, iet uz balītēm un UTT. Tieši tāpat arī Ethereum. Viņam ir vēl citi šie tīkli, kurus kopā var savienot un izmantot, kas arī palīdz viņam attīstīties. Un ļoti liels NFT tirgus ir tieši uz Ethereum. Šobrīd, protams, ir noteikti pārmaiņas tajā tirgu, jo tas fee ir nenormāli dārgs, bet tā pārsvarā ir šis Ethereums jau ļoti lielā dominancē, bet šīs te pārējās ķēdes, viņas ļoti ātri kāpja, teiksim, uz topu ļoti ātri kāpja, jo Ethereumam ir arī daudz problēmas. Bet tas, ko es tēmēju, tas ir sadzirdams, ka konkurence jau ir savā starpā, vai ne? Protams. Jā. Un arī tas, tad attiecīgi nevajadzētu gaidīt tā, ka mēs nopirksim jebkuru, un tad tikai tāpēc, ka viņi tur izmanto, tikai tāpēc viņam vērtība pieaugs, vai ne? Cena pieaug, un pat nevis vērtība, bet cena, jā. Un arī šodien īstenībā tāda ļoti zīmīga. Mēs tagad ierakstām 6. martā, skatāties kaut kad vēlāk, tad vakardien bija tur jauna rekorda Bitcoinam, droši vien, kad skatīties, varbūt jau atkal būs jauni, bet tur bija pišķiņ pār 69,000. Bet kaut kā Bitcoins ir nostiprinājis kaut kāds tāds, negribas izmantot vārdu zelts, bet zelta standarts, kripto jomā, bet viņš ir tieši tāpēc, ka varbūt viņš bija pirmais, vai tāpēc, ka teica, ka tas visvairāk decentralizētais un tā kā vairāk atbilst tam, ka to vērtību saglabāt, vai kāpēc tu teiksi, kāpēc tā ir noticis? Ja godīgi īstenībā, Bitcoins nav tā īsti pirmais. Jo, ja tā skatās vēsturē, tad, ja es nemaldos, 84. gads ir, kad Ford dibinātājs, ja es nemaldos, jau sāk runāt par digital cash, kas būtu tas pirmie tokeni, tā kā reālā digitālajā tokeni. Un tā kā domāju par digitālu cash, tad droši vien tā atšķirība ir tāda, ka katrai digitālajai naudas vienībai tev bezmazliet ir savs sērijas numurs, bet cipariņš, un tad zinu, vai mans eiro bankā ir ar tādu numuriņu, tad, kad es viņu aizskaitu pie tevis, tad redz, ka to numuriņu ir pie tevis. Tā droši vien baidās tā, kas ir visa pasaule, vai tie anti, lai nebūtu tā man nauda izsakojama, jo šobrīd katrai naudai nav piešķirts kaut kāds konkrēti. Bet pats kripto jau arī ir fungible. NFT ir tikai non-fungible, kas nozīmē to, ka tas katrs data punkts ir unikāls. Jo, piemēram, ja tu pērci vienu bitcoin, tu pērci vienu bitcoin. Pērci pārdot tie paši bitcoin. Vai Ethereums, vai vienalga kāda cita valūta. NFT ir tikai tā funkcionalitāte, kur mēs varēsim pateikt, tieši šitais ir tas, 1, 2, 3, 4. Kas arī ir vajadzīgs priekš NFT, tas ir ļoti vajadzīgs, jo tu vari pierādīt, piemēram, tās pašas lojalitātes kartes vai kādas citas lietas. Bet priekš tokeniem, tur mēs sūtam turp šurp viens tās pašas monētas. Bet kāpēc digitālais zelts? Bitcoins daudzēji arī uzskata, ka Bitcoin nevar iztrakot. Man liekas, tev ir jābūt pilnīgākajam muļķim, lai izmantotu kriptovalūtas, lai atmazgātu naudas vai ko tam līdzīgi, tāpēc, ka tā ir atvērta grāmata. Tu iej iekšā un tu visu redzi. Pilnīgi visu tu redzi. Un tos cilvēki jau, piemēram, Amerikā ir ļoti daudz bitcoin. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir konfiscējuši viņus no šiem ļaundariem. Ja? Un tik vienkārši atrast tos cilvēkus. Protams, ir entie veidi, kā tu tur vari mēģināt aizsargāties, bet tāpatās, kā izmantot kādu VPN vai proksijas, lai pasargātu sevi internetā, tieši pats. Tu vari viņus izmantot, bet kaut kādā brīdī tu pieļaus kļūdu,
un mēs visu redzam, un mēs to varam, teiksim, paņemt ciet. Tur tā anonimitātes puses ir cilvēki joprojām arī šajā spēcā, kas cīnās par to un vienmēr cīnīsies. Ir arī tādi cilvēki, kas joprojām domā, ka tērījums ir decentralizēts un viss pārējās ķēdes arī ir decentralizēts, kaut arī mēs zinām, ka tur ir vieni tie paši investori, ja tur pārsvarā lielāko daļu, un viņi var pateikt, nu, ko darīt, ko nē. Jo kas ir Bitcoin plus, kad notiek mainings, tu nevari, teiksim, manipulēt šos te nākamos boksi, bet ja tu steiko, piemēram, tu vari arī plus mīnus izdarīt, ko tu vēlēs. Jo tur nav kods, to nosaka paši šeit turētāji, kas ir... Bet Bitcoins, nu, cilvēks skatās to kā iespēju nopelnīt. Un to mēs arī redzam, nu, no kur tur 8. gada beigām, ja, nu, mēs redzam, ka Bitcoins ir visā vēsturē labākais asets, kāds ir bijis. Nu, tieši peļņas ziņā. Kā tavā skatījumā, vai tā arī ir, nu, kad cilvēki, kad runā kripto, viņi liek vienādības zīmi Bitcoins vai... Jā, pārsvarā, jā. Bet, nu, te ir tā problēma, kad, nu, Bitcoins jau ir pārsvarā vienīgā lieta, par ko ir runājuši. Un arī, kad ir runājuši pārsvarā, nu, mēdī, ja mēs skatāmies, tad nu, pārsvarā, kas tur ir runāts, ir viss slikti. Nu, kad Ķīna 6 reizes jau ir aizliegusi, tad atkal atcēlus, un kas tik tur nav mums bijis, ja birža arī sagrubuma un UTT. Tur nekā laba nekad tādās ziņās nav bijis. Bet man jau liekas, ka tas ir, nu, kad noteikti tādas aktivitātes tirgu tik ātras, ja, kā mēs, piemēram, arī tagad redzam, nu, kad Bitcoins atkal ir all-time high, ja. Un tālāk, kas var notikt, ja būs tā, kā cilvēki domā. Es līdzi, bet, nu, man liekas, vēl nesen bija zem 30,000, vai ne? Tieši tā, un ja mēs skatāmies uz zelta, kad zeltam iedeva ETF, ja, kas notika, nu, un ja mēs tagad paņemam to pašu patērnu, ja tas notiks ar Bitcoin, tad tā matemātiski skatoties, ja tas tiešām atkārtosies, tad Bitcoin cena jūlijā būs 230,000. Un iedomājies, kas notiks, ja tā būs, es nesaku, ka tā būs, ja. Bet, ja tā būs, vienmēr, kas notiks, cilvēki pielies un... Psiholoģijas un viņi vienkārši metīs pakaļ, pērtiet, dodiet man arī iespēju. Tieši tā, un tad viss tirgus sāks nāk lejā, un tad atkal viss būs slikti. Bet varētu būt arī tā ka, nu, daļa no tā, nu, Bitcoin, nu, ja ne pievilcīguma, tur vismaz veiksmes stāsts, nu, vismaz cenas ziņā ir bija tas, ka, nu, daļa, šis te ir milzīgais pieaugums, un ka cilvēki to redz kā, nu, potenciāli, nu, neveiksim gluži loterijas biļeti, bet, nu, tā, ka kaut ko tur izdari nopērts, jā, un tad tu vari tikt ārā bez mazai no savas vai iedomātās tur verdzības vai no savas esošās dzīves. Tā ir. Daudziem joprojām liekas, ka es tur ieaugšu $30 vai 50 vai 100, ja, un kad man būs tur, nezinu, vila vai kaut kas cits, ja. Jā. Tā ir. Bet, ja godīgi, tā arī notiek. Īstenībā tā arī notiek. Jā. Šādā tirgū, kā ir šodien, līdz manā skatījumā līdz 2025. gada aprīlim, nu vēl gads, ja, kad idejas ciklam vajadzētu beigties, ja, tad viss iespējas, tiešām. Ne caur Bitcoin, ja, un ne caur Ethereum, un ne caur Matiku vai XRP vai tādām monētām. Caur shitcoiniem. Es neesmu shitcoin fans, bet kādu mācību... Pastāsti, kas ir shitcoin, ko tas nozīmē? Shitcoins ir penny stocks. Tieši tas pats. Tikai, man liekas, ka penny stocks ir bišķi vairāk saprāts nekā shitcoinos, jo, nu, shitcoinos tur ir, nu... Penny stockam par cik uzņēmums, nu, vismaz, jā, mēģina te vispār nekā nav. Te nav nekā, jo smieklīgāk bilde un vārds, jo labāk, un tad visi šie te kulta fani, ja, pērk iekšā un mēģina pumpēt, bet, ko es sapratu no sava iepriekšējā gada cikla, kas bija 22. gadā, bija tāda viena monēta, SafeMoon, viņa saucās. Un es viņu labu laiku jau sen redzēju. Nu, man cilvēks sāk apkārt runāt, un es tā kā fundamentāls investors, investēšu tikai to, ko es zinu, ja? Un neiegādājos, un pēc tam kodu pirkstos. Un tad šogad, nu jau pagājuši šie te cikla gadi, un mēs atkal esam šajā bullrun sākumā, jau ejam iekšā, tad šogad es sapratu, nē. Vienalga, man ir, nu, tā kā, tajā brīdī, nu, kad kāda starpība, nu, vai tu nopirksi Bitcoin un, nezinu, tur uztaisīs €1000, vai tu nopirksi shitcoin un uztaisīs €1000, nu, vienam tas tāpat neinteresēs. Galvenais, ka tev interesē. Nu, tieši tāpat arī penny stockiem, nu, kāda starpība, ja tu vari uztaisīt kā investors naudu, tad, nu, tas, man liekas, tavs vienīgais uzdevums, nu, tā idejiski. Bet lielākā daļa no shitcoiniem, nu, tur 99% ir viena diena sākās un pārējais viss jau ir nākamajā dienā zaudēts. Tā kā, nu, tā ir nenormāli liels risks, bet, nu, ir tās monētas, kas vislabāk arī performē. Tas pats Doge un Shiba, nu, tie jau bija shitcoin. Joprojām manā vismaz skatījumā ir, nu, labi, Elons tur mēģina to Doge kaut cik pacelt, bet, nu, tādā lielumā, nu, nekāda fundamentāla tur nav. Vispār ļoti lielai daļai kripto nav nekāda fundamentāla. Nu jā, tur tās trakais, spekulatīvais
Jā, bet es vienkārši ar to domāju, tad tur jau pēc tam jautājums, kurā brīdī lekt ārā vai ne? Kurā brīdī piefiksēt kaut ko, kurā brīdī, labi, pat ja es tur izdomāju, iet riskēt, un droši vien, ka varētu ieteikt iet riskēt tikai ar tādu naudu, kur atļauties pilnībā zaudēt, vai ne? Ja godīgi, es vakar tieši tur ir grupa ar cilvēkiem, kuriem es tur rakstu, jo kā var ļoti labi noteikt, vai tirgus ir labs, kad cilvēki sāk interesēties, kuriem tu esi sen stāstījis, tad, ka viņi padzird, tad tu zini, sākās. Būrens sākās. Ko es arī vakar rakstīju tieši par šo, ko tikko jautāju, ir, es šobrīd vairāk neteiktu. Ja mēs skatāmies uz Bitcoin, es neteiktu, ka būtu jāinvestē naudu, ko tu vari zaudēt. Es teiktu, ka būtu jāinvestē naudu. Non-financial advice, bet būtu jāinvestē. Un vairāk, jo kas ir nenormāli liels plus un šajā ciklā, vispār kripto jau ciklos 4 gadi un visu laiku mums ir kustība, bet šis cikls ir ļoti īpašs, tāpēc, ka mums ir ETF. Un kas ir ETF? Kāds iegādājās šo te akciju idejiski, un tas pats Grayscales vai kāds cits iet tirgu un pērk Bitcoin. Vakar volumes bija 87 miljardi. Vispār tādas summas nav redzētas, kādas iet šobrīd iekšā Bitcoinā, un tieši tāpēc arī viņš ceļās. Un ko tas nodrošina ir tas, ka, labi, protams, nebūs tā, ka mēs tagad vairāk nekad nebūsim zemāk par šiem pašiem 70, ja mēs šodien esam kāds 67 vai cik tur tagad, ja. Gan jau arī mēs būsim vēl bišķi zemāk, bet ja tā skatāmies uz to ilgumu, tad, ja Bitcoinam ir ETFs, viņam tagad būs halvings, mums Ethereumam nāk ETFs, ja, kriptovalūtas pašas kā tādas, viņas nāk, mēs to gribam, bet mēs to negribam. Centrāla bankās mums mika regulācija nāk, kas tagad Eiropā būs no janvāra, ja, kur uzņēmumi varēs jau legāli izmantot kripto solutions. Tas viss šeit būs. Un mēs jau izmantosim tos tokens. Tad man liekas, ka šobrīd ir tāds labs laiks, ja. Es tagad neteiktu, ja pie šādām cenām kā šodien, es tagad neteiktu to ķīlā savu māju un aiziet maus iekšā, ja. Bet tāpatās, mēs nekad nepārdosim augšā, mēs nekad nenopirksim lejā, un tas mans exit strateģija, piemēram, ir, es dollar cost average, ja, mēnešu laikā. Protams, ja man tur trāpās kaut kāds, nezinu, tur iekšējais calls, jo tas ir tāds benefits strādājot tajā industrijā, ka es zinu lietas, kur notiekās, kas būs un kas nē, tād mazais inside knowledge, bet un tāpatās ir vērts pirkt, un daudziem ir jautājums, bet tagad jau ir 70,000, un kāda jēga tā kā, bet un pēc tam tu sēdēs un domās, bet pirms tam bija 70, kāpēc tad nepirku, ja? Protams, mēs varam iet un augšā un lejā, bet man liekas, ka svarīgi saprast to fundamentālo ideju, ka Bitcoins būs digitāls zelts, tad tālāk ar viņu nav jānorēķinājās. Tas ir pārāk dārgi, tādām primitīvām lietām. Jā. Ko teikt par tādu, ir tādas teorijas, ka, teiksim, tā viss, kripto tāds uzplaukums kopējs, arī cenu pieaugumu iet tā diezgan arī līdzās solī ar centrālo banku, ar naudas tur pavairošanu, ja, un ka lielāka apjoma ir nākuši. Un tas, protams, ir palīdzējis, ja tas varbūt nav tā, ka, nezinu, viņi pasaka, ka trukājam naudu, un tāpēc tur aug, bet, kopumā tas naudas apjoms ir krietni pieaudzis, tur, ko to pēdējos dažos gados. Un man pašam tāda bāža ir tāda, ka tas kopējais, es to nezinu, teiksim tā, kripto bumba nosaukt, tā lēns par burbuli, ja, bet, lai tas, ka nepiemīst tas burbuļa termins, bet, piemēram, bumba, ja, ka viņa pūšās lielāk, tas, ka visu laiku nāk nauda iekšā. Ir nākamie pircēji, loģiski, to pieprasījums lielāks nekā piedāvājums, cena aug, viss ir saprotams, ja. Vienalga ir vērtība vai nav, bet cena aug, ja. Un, ja mēs nonākam, kaut kad agrāk vai vēlāk, mēs nonāksim vismaz īslaicīgi pie tā pretējā virziena, ka naudas apjoms tirgu samazinās kopējā visā pasaules sistēmā. Vai šeit nav arī milzīgi riski to, ka, ja tur sāk kristies pieprasījums, tad tas gaiss baigi strauji izlaižās no bumbas ārā? Mēs jau to redzējām. Tagad jau bija 2022. gads beigas, un mēs arī tā nācām lejā. Skaisti mēs tur nācām lejā. Es tur atceros, tajā laikā vēl pa 4,000 viena Ethereum pirka, ja? Tad viņš bija līdz $800, ja? Bet... Es atceros, Covidā es pa 3,000 bitcoinu pirku, vai 3,700 cik. Un tagad mēs skatāmies, tie cikli būs. Bet par to naudu, tieši tāpēc arī bitcoins ir vajadzīgs, jo viņi printā. Mēs nevaram dzīvot šādā ekonomijā, kur spiež pogu un veido valūtas. Bet pretī ir arguments, labi, viens tas bitcoins kļūst pārāk dārgs, jā, vai tā kā tā izdomā, un tad, nezinu, tas ir bitcoin 2, jā, vai tas nevienam, vai tas arguments vienkārši muļķīgs? Bitcoinam jau ir 8 decimāldaļas, tev jau nevajag vienu bitcoinu.
Tev ir 0,00001, piemēram. Jā. Ja? Bet Bitcoins jau nav domāts norēķiniem. Protams, jā, tur ir Lightning Network, Bitcoin fani man teiks, Lightning Networks mums palīdzēs un UDT, bet arī uz Bitcoin ir Lightning Networks tā, vienkāršā valodā ātras transakcijas ar Bitcoin, jā, pataisno, teiksim. Un arī uz Bitcoin tagad ir NFT, saucās Originals. Tur volums arī ir ļoti liels, bet tā ķēde nav domāta tam. Jo katrai ķēdē ir iekšēji dati, cik daudz viņi var uzturēt. Un tas vienkārši noslogo to Bitcoin un ir vairāk problēmas nekā benefits. Protams, jā, cilvēki taisa naudu. Bet tā idejiski mums būs citas valodas, kuras mēs izmantosim priekš transakcijām. Tas pats XRP, Ripples, jā, piemēram. Mums ir Batiks, mums ir nenormāli daudz šīs valodas, kuras mēs varam izmantot. Litecoins, jā, ļoti daudz. Mums ir 5000 vairāk, un tagad šobrīd vēl kāds vēl 3 izlaiž noteikti ārā katru minūti. Jā, bet es tieši to tēmēju, ka viņas ir tik daudz, ka varbūt beigās tur gandrīz nevienai nav kaut kādas vērtības, teiksim, lai tā cena turpinātu augt. Kamēr ir pieprasījums, es saprotu, spekulēt. Tā kā, nezinu, to pašu, negribās atkal to piesaukt klišejiski, jā, bet to tulpi burbuli, jā. Kur pats tas, vērtība viņam ir neliela, jā, bet vienkārši ir pieprasījums piedāvājums, jā, un tā rezultātā kaut kādā termiņā notiek šīs cenu pieaugumi. Bet, varbūt pamainot to mazliet fokusu prom, nevis uz cenu, bet pieņemsim kādu piegājienu, jā. Es arī zinu, cilvēks saka, dollar cost average, jā, un tad citi liek priekšā, tur būtu sācis no 2020. gada, ja tur dollar cost average, ja, un ja to būtu darījis tur pa 100 mēnesi, ja, to tā būtu tāds superīgs rezultāts. Bet kāds arī, vai tas ir uz priekšu, jo tie pieaugumi ir bijuši tik milzīgi, vai ir kaut kāda arī augšējie limiti, cik vispār tā kopēja ekosistēma var būt liela pret kopējo pasaules to kaut vai naudas daudzumu? Vai tur vēl ir potenciāls? Tur ir nenormāls potenciāls. Mēs šobrīd esam, cik es negribu samalot, bet man liekas, ka 2,7 triljonu kopējais market caps. Negribu samalot, neesmu šodien skatījies, bet kaut kur ap to ciparu mēs esam. Bet tas ir vispār nekas. Tas ir salīdzinājumā par to naudu, kas var reāli ienākt. Un ja mēs arī reāli izmantosim šos solutions, tad tā nauda tur būs. Un tas ir jautājums, kad. Un kurās, protams, jo nebūs tā, ka tur mums ir vēl 10,000 monētas, un tagad visām būs vērtība. Nē, 98 ir pilnīgi bezjēdzīgs. Bet tur ir vairāk tas princips, ka kapitāli jau šo bīdu uz priekšu. Tas pats AZ16, ja, tur tās investīcijas kripto kādas nāk iekšā, tur nenormālās summās. Bet labi, varbūt tas nesaka arī to, ka tas izšaus tā monēta. Bet viņiem vairāk tāds, teiksim, no tās riska puses, ka viņiem ir lielāks vārds, ja arī tas būs. Kā, jo, tagad tu nevari bitcoinā tā vienkārši investēt. Tu vari jāpar bitcoins, ja tā nav tā kā kompānija vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad, man liekas, tas volumes tur būs, jo arī World Economic Forum pēdējā, ko es klausījos, kad viņi grib, lai viss ir tokenizēts. Vai tie būs NFT vai soulbound token, visādas tur tās opcijas ir, ja. Bet idejas, ja tas būs uz ķēdes, tad viņiem būs jāizmanto ķēdes. Un, ja tu izmanto ķēdi, tev ir jāizmanto tokens. Protams, viņi var izlaist arī savas šos te tokens, piemēram, Amazon. Ja? Un Amazonai vajadzēja jau būt tirgumu, NFT tirgumu, palaistam, bet viņi vēl to nav izlaiduši. Tā kā tas arī nāk, un tad viņi arī izmantos kaut kādu savu ķēdi. Protams, daudz tās monētas tur izskatīs ārā. Tas ir bezjēdzīgs tiešām. Tur, šobrīd, jā, ja tu vari uztaisīt cash, tur nice, bet tādā longranā ir daudz labāka solution, kas var palīdzēt. Bet kas ir ļoti liels puses arī, ka tās ķēdes, piemēram, tas pats Ethereums, ja? Labi, mums ir Ethereums, bet tam mēs varam uzlikt pa virsmu, piemēram, to pašu Matic, kas ir otrais slānis Ethereumam, kas viņam palīdz un izmantot viņu priekš ātrākām un lētākām transakcijām. Un tev var izveidoties tāda tā kā vairākas slāņi pa virsu, un uzreiz, respektīvi, tad visām tām monētām jau būs tas patēriņš kaut kādā ziņā. Bet, protams, viss atkarīgs atkal no tā, ko mēs varam piedāvāt. Bet tas ir skatoties tikai tajā punktā, ka mēs būsim, ka mums būs regulācijas, ka mums būs viegli izmantojams šīs te aplikācijas, ja viss aizmugurē, piemēram, 5 reizes rēpasto, jo tas ir kā kriptomaks. Tas jau ir iespējams. Mēs vēl to neesam izdarījuši, ja. Bet tad tikai tās visas lielākās naudas ienāks iekšā. Šobrīd, jā, protams, investīcijas visi mēģina tikt iekšā, cik vien var. Vai tevi interesē pasīvā ieguldīšana? Balstoties uz lielo pieprasījumu, mēs kopā ar Indexo latviski tūkojām un izdevām pasaulē slaveno finanšu pratības grāmatu par saprātīgu investēšanu, ko sarakstījis Džons Bogls. Bogls ir kaismīgs pasīvās investēšanas stratēģijas aizstāvis, jo viņa prāt ieguldītājiem tas ļauj ar būtiski mazākām izmaksām sasniegt labākus rezultātus ilgtermiņā. Grāmata pasaulē guvusi atzinību ar tās praktisko un plašam lasītāju lokam interesanto skatījumu uz akciju tirgiem. Šī grāmata būs lielisks papildinājums
tavam grāmatu plauktam. Lai iegādātos grāmatu, dodies uz investoruklubs.lv sadaļu grāmatas. No privātā indivīda skatu punkta par informāciju, kur meklēt, vai var pastāstīt, varbūt, kur tu pats smēlējies informāciju, kādiem avotiem tu seko līdzi ar investoru klubu kontekstā. Domāju, man ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Es saprotu, ka interese ir, jā, un pieprasījums ir pēc tās informācijas, bet kur viņu jēdzīgu dabūt, kas ir gan vērtību pievienojoša, bet tajā pašā laikā, lai viņa būtu objektīva, to man ir, pats es tādu neuzrakstīšu, bet arī man ir ļoti grūti dabūt cilvēku, kurš to varētu uzrakstīt. Ja? Es jau ceru, ka investoru klubā būs kaut ko palasīt par kripto, bet ja tā godīgi, tad man vismaz personīgi, bet arī jāsaprot, es tur dzīvoju tajā pasaulē. Tas ir vienīgais, ko es tādu pīstam daru arī. Tas ir bijis savādāk. Bet tā, lai iet un lasītu, man ļoti labi strādā Twitters, jo ir tas mūsu X tagad X, jau, jā. Viens X. Jā, viens X, jā. Tas ļoti labi strādā, jo tur ir tiešām daudz cilvēki, bet arī, ja tu saki, tur ir tādi, kas tur fano par visu, un abos grāvjos, ka tur viss tagad Bitcoin pēdējā diena, un tādi ir sludinātāji, viss tur ir. Labi, bet Twitters, jā, viņš ir tik vērtīgs, cik tev ir labi atlasīta sekojamo liste. Tieši tā, bet tas jau ir jebkam. Jā, tieši tā, jā. Es tieši to pašu saku. Jā, mēs arī, es nezinu, piemēram, lasam kādu mēdiju outletu, jā. Tas jau ir arī atkarīgs no tā, ko viņi ir atlasījuši. Jo, te ir tā problēma ar to informāciju. Es ceru īstenībā, ka kaut kādā brīdī blokķēdi to varēs atrisināt. Jo, piemēram, mums ir ļoti daudz gan propaganda par investīciju pusi, par visu pārējo vēl vairāk, ja. Tad, blokķēdi varētu veidot to, kad ir, tie paši dati ir verificējami. Tiešām, jā, kad, es nezinu, tur kaut kas ir bijis šitais vai šitais, un tad nāk šī informācija ārā. Jo šobrīd, tā arī kripto pumpējās. Ir cilvēki samaksāja $500, un to esi Forbes, samaksāja 3000, to esi Forbes 30 under 30. Ja? Tas ir viss tik vienkārši, tā ir nauda, un tā vienmēr būs, ja mēs to kaut kādā veidā neierobežosim. Un tieši tāpēc arī pumpējās noteikts lietas. Piemēram, pats Elons X ierakstā, tur Doge vai kaut kas, un aiziet Dogecoins. Īstenībā ļoti labs veids. Pāris cilvēkiem sakot, kuri ir, tur Elons, Jeffs Kramers vai kas mums tur vēl ir, ja mēs vienkārši sakojam viņiem. Vakar viens no viņiem uzrakstīja tur tieši pa Bitcoin all-time high, tāda suņa bildīta, Pip, ja. Pips iegādājies it kā Bitcoin, kas ir ļoti liels Bitcoin haters ielicis tādu postu, ja. Un es uzreiz, eju iekšā, skatos, Pip izlaist to monētu, ir uzreiz minūti vēlāk ir izlaists, cena kaut kāda, 60 centi. Šobrīd tieši pirms nācu uz podcastu, skatos 2,40. Ja. Tāda arī noteikti, bet grūti tur dabūt to galveno informāciju. Ir Cointelegraph ir īstenībā var lasīt, kas ir mēdija outlets, The Block arī, bet tur ir jāpievērš uzmanība, kas ir paid raksti. Tur par laimi ir rakstīts, ka tur ir paid advertisement. Bet tā vispār to kopējo ideju tur plus mīnus var saprast. Jo, no manas puses skatoties, galvenais ir saprast, vai šī tehnoloģija būs feature. Jo tagad es dzīvoju Anglijā, kas man ļoti palīdzēja. Es skatījos Londonā pieprasījumu Web3 darbiem. Un tā būs vienmēr, jebkurā, vienalga, kāda profesija tev ir, vai tās ir investīcijas, vai vienalga. Tā būs pati pirmā lieta, kas parādīs to, vai tas nākotnē būs. Jo pirmie cilvēki, kurus pieņem darbā, lai attīstītu tehnoloģijas, ir programmētāji. Un tad es skatījos ik pa 3 mēnešiem, Londonā ir. Un ja ir Londonā, tad būs Latvijā pēc 3 gadiem. Un tieši tā arī ir. Tagad es skatos Latvijā, un ir pieprasījums. Parādās kripto darbi vairāk un vairāk un vairāk. Un tad tas arī visu to nākotnes nozara attīst un arī respektīvi investīcijas. Ja tu esi kaut kur tur investējies tādā pusē. Labi, bet tu esi tajā, teiksim, visā iekšā ļoti, ja tā var teikt. Bet, piemēram, tādam ikdienas cilvēkam, kuram, viņam gribās šajā visā piedalīties, bet, viņš, kā tu teici, ja gribās kaut kādās trakākās lietās, un tur tomēr vajadzētu pasakot līdzi, kas notiekās, un vismaz, vai tur sekot cilvēkiem, vai notikumiem, vai cenai, vai vēl kaut kas, kad arī potenciāli kaut ko izkāpt ārā, piefiksēt, ja. Bet, ja tīri tā, gribētos piedalīties, bet pasīvāk, tad droši vien tas būtu tas pats Bitcoin, vai ne, vai Ethereum, kas ir lielākie smagsvari, ja. Jā, no drošās puses Bitcoins Ethereums, jā. Labi, tur vēl var pielikt pāris monētas, tur to pašu Matiku, tur mēs varam pielikt, tur, Avax, Avalanche,
ļoti spēcīga ķēde, manā skatījumā ļoti underrated vismaz šobrīd. Nāk vēl ļoti daudz cits jaunas ķēdes ārā, tas pats tur optimisms, visādi exchange un UTT. Bet tā problēma, man liekas, ar to investīciju pusi kripto ir tās, joprojām viņš ir ļoti volatīvs. Nu, tā kā ļoti staigā, jā. Un ja tā skatās, teiksim, no akciju puses, tur iemet, nezinu, 50 vai 100, ja tur mēnesī, tu baigi nejūt to stresu, tik daudz. Jā. Jo, kripto, ir īpaši šādā tirgu, ja, tur vakar iegādājies kaut kādu, nezinu, tur vidēji monētu, teiksim, market capā, ja. Tad tu šodien jau sēdi un domā, ok, šodien var nokavēt 5 minūtes, jo pateikšu bossam, ja, kad man ir lielais kripto, ja. Tā arī var būt. Un tev uzreiz ir pilnīgi savādāks sajūts, tā kā par to naudu, par to visu pārējo. It īpaši, man liekas, cilvēkiem mūsu platumgrādos, jo mums nav tā kā ir, piemēram, nezinu, Londonā vai Amerikā, kur tu vari tiešām taisīt nenormālas summas, jo tev ir nenormāli liels tirgus. Un šeit tā tirgus ir, cik viņš ir. Tad uzreiz, kad tu sāc saņem šos te kripto naudas, ja tur mēneša laikā tev, tur no $100, ja tur rupi rēķinot ir kādi 3000, tev jau liekas, tagad viss man pirsti gaita, tā ir. Un ja tu trāp kādā shitcoinā, ja, kur tie paši, kas šibā tur $50 ielika un miljonu ņem ārā, ja, tad kas tad notiek, ja? Jā. Bet tāda nebūs daudz, tas arī jāsaprot. Protams, jā. Bet vēl tīri tāds praktiskās, arī atkal jāsaprot to, ka mēs nedodam nekādas konkrētas rekomendācijas un pašiem katriem jāvērtē, bet piemēram, kādus atkal biržas vai platformas vai teiksim tā, lai to ceļu plus mīnus arī droši vai saprātīgi uzsāktu. Tas sākumā tā bija milzīga problēma, bet šobrīd tas jau ir daudz uz priekšu gājis. Varbūt var arī pateikt dažus rīkus, kas tavuprāt ir gan jēdzīgi. Jā, es atceros, ka pasauli bija uz lapiņām jāraksta viss tur 15 dažādākas biržas, no kurām jau 10 nav jau vairāk, jo tur arī pazaudēja kaut kādās naudu, tur kas tik tur negāja, tas bija šausmīgi. Tagad ir vienkāršāk, jā, tas pats Revolūts, var Revolūtā iegādāties kripto, bet tie fee ir ļoti dārgi, to es galīgi neiesaku. Labāk ir tiešām iet biržā. Biržas, jāsaprot, ir ļoti liels risks arī. Kad birža var aizvērties, tad tu tur savu naudiņu pilnā apjomā noteikti nedabūsi. Ja tu paspēsi izvilkt, tad jā, bet tur ir jāuzmanās, jo kripto ir not your keys, not your coins. Ja tev nepieder tavs maks, tad tās nav tavas monētas. Kādā brīdī tur kaut kas var notikt. Un mēs esam redzējuši, ja mums tur ir bijuši pāris ļoti liels biržas, kas ir aizgājuši pa burbuli. Ja? Bet tā, ko es no savas puses, ko es izmantoju pats, piemēram. Bybit izmantoju biržu, bet arī biržām jāsaprot tā ir. Tā kā, kad ir vairākas biržas, ļoti daudz biržas, mums ir Coinbase, ja, mums ir Binance, Bybit, tur Krakens un KuCoins un vēl. Bet ar biržām ir tā, ka viss atkarīgs, ko tu gribi pirkt. Jo, ir biržas, kur, piemēram, tāpat kā Stokos, ja, ir biržas, kur tu var nopirkt vienu, un tad ir biržas, kur var nopirkt otru. Un, ja grib tāds vienkāršs monētas, tad arī tikpat labi, tas pats Revolūts arī tur var nopirkt savu Ethereum vai Bitcoin, lai to nav jāatškarēs un jāiet visu tie KYC procesu un tā. Bet, protams, tāpatās ir labāk, ka tev savus maksas, tu iegādājies, uztais kontu biržā, iegādājies kādu kriptovalūtu un tad aizsūti savu maku. Bet tur jāmaksā būs, protams, tas transakcijas fee. Bet kāpēc man patīk, piemēram, tāda birža kā Bybit, jo viņā ir jaunāks monētas. Tas nozīmē, ka viņiem būs lielāks potential ideiski, jo, ja viņi trāpās tādā, ir vairāk tieri, ja, šiem biržām, ja tas Bybits, teiksim, manā skatījumā kaut kāds tier 2, ja, un tad Binance un Coinbase ir tier 1, tad listings, teiksim, kaut kādā monētai, noteiktai iegādātai monētai, garantēs vismaz tur 2-3x. Tas tikai listings, ja, ja tur aiziet viss Skypes un tiešām ir kāds labs produkts, fundamentāls aizmugurē, tad idejas tur kaut kas var būt, bet šādā tirgu atkal tie fundamentāli baigi arī nenozīmē. Ja? Tur pumpē viss un pumpēsies vēl trakāk. Uzaugšies tas, kur plūs nauda. Jā. Tieši tā. Un ir vēl arī ļoti daudz, nāk apakaļ īstenībā tagad arī ICO visādi. Ir arī īstenībā daudz platformas, kur var investēt. Es zinu, kad veidojās jau viens no latviešiem, tur veido arī ļoti interesantu uzņēmumu, kur varēs tā kā tokenizēt investīcijas īpašumos, kas ir arī ļoti interesanti, kad tu varētu nopirkt daļu no istabas, ja, vai no office mājas, piemēram, un pelnīt kaut kādas peļņas. Tur tās investīcijas opcijas ir nenormāli liels, ne tikai iepirkt savu kripto. Jo arī, ko tā vērts pieminēt, ja kādam ir, teiksim, šis te kripto, ja, un kāds klausās, tad savu kripto var arī steikot,
nopelnīt vēl savus procentus, ja, var farmot airdrops, kas ir nenormāli beneficial šobrīd, ja, piemēram, kad tu izmanto kādu ķēdi, teiksim, jauns produkts nāk ārā, tur, nezinu, layer 3 Ethereumam, ja 3. slānis, piemēram. Un tu ieskaiti, nezinu, savu Ethereum iešā, ko, nezinu, $100-200 un vienkārši izmanto to ķēdi. Nezinu, nopērc kaut kāds NFT, tur ir vairāk uzdevumu, kas tev ir jāveic. Un pēc to uzdevumu veikšanas tu saņemsi pa brīvu monētas. Tās jaunās ķēdes monētas. Tas tāpatās, kā, piemēram, tev būtu kompānija, kur tikko izlaidus akcijas, viņiem ir produkts, izmanto viņu produktus, viņi tev iedos savas akcijas. Pa brīvu. Un tu viņus var pārdot uzreiz. Tev nav nekāds laika periods, kas jāgaida, nav nekāda vesting, locking, nekas nav. Tu vienkārši var pārdot. Un ļoti daudz cilvēku tieši tādā veidā, pat ar 0 investīcijām šobrīd kripto taisa naudu. Un nav tā, ka tu saņem tur $200. 3000. 4000 pa vienu tādu veidu. Protams, ja tu vairāk iesūtīsi iekšā un izmantos viņu pēc iespējas vairāk, tad tu saņemsi vēl vairāk. Un arī visādi tagad ir tādi, kad, piemēram, ja tu sen biji izmantojis blokķēdi, nu, piemēram, pirts NFT vai kaut ko tam līdzīgi, es, piemēram, ieeju kādā šajā jaunajā projektā, un viņi veciem visiem cilvēkiem, kas bija kaut ko izmantojuši, iedod kaut kādu daļiņu. Nu, es ieeju, ielogojos, saņemu, un šitā te visu laiku. Nu, labi, tas atkal, teiksim, nav aktuāli priekš tādiem jaunākiem investoriem potenciālajiem, ja? Bet tur tās iespējas ir tik daudz, ko tu var darīt, nenormāli daudz, un tu vari aizņemties pret savu kripto, pret saviem NFT, tu vari aizdot kādam citam viņus. Protams, tur atkal jāstāsta, cik tas ir droši, kas tās ir pa platformām un UTT, bet tādā the safest way, Bitcoins, Ethereum, un tad ir tālāk jau vajag arī citas monētas. Jo, jā, kas ir svarīgi saprast, kad šobrīd performē Bitcoins, un nākamais ir alt season. Un tas nozīmē to, ka ļoti liels naudas, pēc tam iesiekšā Ethereum, Avax, UTT, kas ir visa alt, otrās ģenerācijas monētas. Ja? Tā vismaz ir bijis, kā vienmēr, šajos ciklos. Jā. Un tad, ja tā būs, un mēs tagad skatāmies, kad Ethereum mums ir jau 3,5 tūkstoši, to labi turās $3,6. Ja? Tad, jo es vispār dolāros, tikai man eiro galīgi tā, ne, jo man patīk, kad viss tirgus tā vienādi runā, ja es ar ārzemniekiem pārsvarā komunicēju, tad eiro galīgi ne, bet tās visas naudas nāks iekšā, un tās summas tur tiešām var būt beneficial. Jo, tie, kas gribēs uzņemties, teiktam, tādu lielāku risku, ja, viņiem tas bitcoins uztaisīs, cik 2-3x, labi, ja tu jau 200,000, good, ja, bet, ja tu gribi kaut kādu lielāks multipliers, teiksim, šīm te nākotnes tādām kaut kādiem prospektiem, ja, tādiem labajiem solutioniem, tad ir jāizvēlās kaut kas no altcoiniem, kāds shitcoins arī jāiepērk iekšā, no tā arī nevajag izbērt, cik stūps tā arī tas būtu. Vienalga, NFT arī ir daži NFT, kas ir ļoti vērtīgs kā investīcijas. Tā kā... Super, es saprotu, ir vesels lauks, ko rakt. Protams, pašiem jāuzņemās atbildība par saviem lēmumiem, jāsaprot, ka var arī kā jebkuru investīciju var, ja ir liels, gribētu teikt to, ja liels ienesīgums, potenciāli arī liels risks ir, vai ne? Tas zobens abām pusēm griež. Bet iespējas ir. Jā. Tiešām, jā. Un es pat vēl te nezinu visas tās iespējas. Jo, neviens nezinu līdz galam, jā. Tur ir tādas lietas, dažreiz vienkārši tajā Twitterī, es nespēju lasīt, cik daudz, jo īstenībā tas ir ļoti liels puses priekš kripto. Jo, ja mēs skatāmies, vismaz manā skatāmies, varbūt kļūdos, bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz akciju tirgu, tad ir kompānija, pārsvarā, cik mums ir globāls kompānijas, Apples, tur Amazon, Nvidia un vēl kaut kādas tur, bet tādā lielumā viņas nav vajag daudz, kas strādā, tiešām globāli, ja. Tad kripto, man liekas, ir baigais benefits, jo tas ir globāli. Tādā ziņā, ka viss šie solution, kas nāk, viņi varbūt izveidot pilnīgi visam pieeja. Tieši tā. Un tas viss pārsvarā arī tādā open source, ko tu, piemēram, atnāc paņem, tur, es nezinu, smart kontraktu kodu vai kādu ķēdi paņem, nokopē, izlaid, pārveido un turpina attīstīties, kas ir, man liekas, ļoti beneficial priekš visas tās kopējās attīstības. Protams, tas uzreiz veidot tur vairāk tokens, ja, arī liela daļa bezjēdzīgas, ja, bet tādā kopumā mēs varam ātrāk, man liekas, atrast tos labos use cases un solutions, nevis, piemēram, es nezinu, tur, piemēram, pats Omri ir Apples, un tagad es nedalīšos savu čipu informāciju, jo es gribu būt monopols. Jā, tā kā, protams, šobrīd viņiem tas ir izdevīgi, bet tādā sākuma ziņā, ja viņi sāktu un būtu tāds princips, ka visi viņam var palīdzēt attīstīt, tad, man liekas, mēs jau būtu sen jau pie vietāluņiem un visām tām brillēm, mums jau sen būtu visas tās brilles virsū. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti liels benefits, un tas arī taisa to lielu tādu pieprasījumu no tiem pašiem cilvēkiem. Kurš no jebkurienes var pievienoties vai strādāt tur, vai, nezinu, nopirkt kripto vai vienalga ko. Opcijas nenormāli daudz.
Ok, lieliski. Es domāju, mēs arī varam nobeigt šīs optimistiskās nots to, ka tās iespējas ir super daudz. Ir vērts kaut ko mēģināt. Es vēlreiz visus varbūt aicinātu tā kā pārstāvēt ar Baltiku, aiziem uz Baltiku un pastāvēs, kas tur ir tiem NFT, ar tiem plēnīs ir. Varbūt izrādās, ka ir pievilcīgi un interesanti. Nav atkal rekomendācija, ja mēs neko tur beigās jāsaka papildus atrunu, ka mēs tur nesakām, ka tas jāuztver kā investīcija vai kas, bet nobeigumā gribu teikt, Artur, liels paldies, ka atnāci un pastāstīji un parunājies un pastāstīji savu skatījumu. Es teikšu pavisam atklāti, es arī tajā, vairāk tajā skeptiskajā pusē, ja, un nevis, ka es domātu, ka tur ir mega krāpniecība vai vēl kaut kas, bet jā, man liekas, ar tādām naudas plūsmām, man tur daudz neatbildēt jautājumu, citur, teiksim, par to, tas vecais piegājiens, ka, gribās saprast vērtību, nevis cenu, jo viena lieta ir, viena cena ir tas, ko tu samaksā, vērtība tas, ko tu dabū, ja. Un jā, bet, protams, spekulācijām tā ir pavisam cita spēle, jā, un tas, ko teicu par tiem X reizēm, jā, tas ir saprotams arī, kāpēc cilvēkiem tas viss ļoti interesē, jo tur ir visādas iespējas, jā. Jā, paldies, ka atnāci, jā, un lai izdodas arī turpmākie projekti, un es arī būšu priecīgs, ja mēs varēsim vēl nākotnē aprunāties. Jā, paldies, ka uzņēmāt, un es jau ceru, ka investoru klubā būs ko palasīt arī par kripto vairāk. Pamazām jau ir mazliet vairāk, bet cerams būs vēl vairāk, jā, paldies. Paldies, skatītāji, klausītāji, un jā, ko man beigās piebilst, jūs jau ziniet, kur mūs meklēt, nākamās epizodes arī meklējiet investorklubs.lv vai arī mūsu YouTube kanālā, un tiekamies citreiz. Visu labu, tā!